Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieras kalpošanas draugiem un partneriem. Es daru to, ko es daru, tāpēc, ka es esmu redzējusi, kā Dieva spēks ir pārveidojis manu dzīvi, un viņš to pašu izdarīs arī priekš tevis. Visas dzīves atslēgas ir atrodamas Dieva vārdā. Es esmu Joyce Maiera, un es ticu, ka Dievs tev var dziedināt it visā, kas tev sāp. Zini, Dievs izmanto situācijas zināmu laiku, un kad tas laiks beidzās, tad viņš tās atstāja. Es vadīju mājas grupu 5 gadus, un pēc tam nedarīju neko. Pēc tam 5 gadus strādāju draudzē St. Louisā, un tas bija brīnišķīgi, bet vienlaikus arī smagi. Vai kāds no jums kādreiz ir bijis situācijā, kur ir brīnišķīgi, bet tāpat laikā arī smagi? Es strādāju draudzes komandā, un man tas patika, bet bija daudzas lietas, kas man sagādāja grūtības. Piemēram, es jutos, ka pret mani neizturas pietiekami labi, jutos, ka nesaņem pietiekami atalgojumu. Es gribēju darīt lietas, bet man neļāva. Bet no otras puses, tieši tur es tiku ordinēta, un man radās daudzas iespējas sludināt. Es mācīju bībeles skolā 3 reizes nedēļā, un es daudz sludināju tad, kad mācītājs bija izbraukumā. Tātad man bija ļoti daudz iespēju, bet man bija jāpakļaujas kāda cita vadībai, un tas man nevienmēr patika. Tagad es gribu pateikt ko tādu, ko dažiem no jums vajadzētu dzirdēt. Jūs patiesībā neesat gatavi vadīt, kamēr neesat iemācījušies būt zem kāda cita vadības. Sela. Redziet, ja tu esi tāds cilvēks, kuram neviens neko nevar pateikt, tad tu neesi gatavs vadīt citus. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tu nepareizi izturēsies pret viņiem. Un ir reizes, kad Dievs jūs ieliks kādā vietā, nevis tāpēc, lai jūs mācītos, ko darīt, bet lai jūs iemācītos, ko nevajag darīt. Un mēs joprojām esam ļoti labi draugi ar tās draudzes mācītājiem, un es patiesi pateicos Dievam par iespēju, ko viņi man deva. Bet mācītājs toreiz bija jauns, arī es biju jauna, mēs abi pieļāvām kļūdas, un nesen mēs aizgājām paēst pusdienas, un viņš stāstīja par lietām, kuras būtu gribējis zināt toreiz, ko zina tagad. Un daudzās situācijās tas, kā pret mani tur izturējās, nebija pareizi. Bet tas man iemācīja, kā neizturēties pret citiem cilvēkiem. Cik daudz no jums zina, ka reizēm vienīgais veids, kā nesāpināt citus, ir pašam izjust tās sāpes? Daži no jums šobrīd iet cauri lietām, kuras jūs nesaprotat un šķiet, ka tas nav godīgi. Bet dzīve ir jādzīvo uz priekšu, kamēr izpratne nāk skatoties atpakaļ. Un tas, kam tu šobrīd ej cauri, lai gan to nesaproti, vēlāk tu paskatīsies atpakaļ un teiksi, tagad es to saprotu. Tāpēc it visā, kam tu ej cauri, tev ir jāuzticas Dievam. Ziniet, Bībelē bija cilvēki, kuri pieļāva briesmīgas kļūdas, bet neskatoties uz to, viņi pieņēma lēmumu sakārtot savas attiecības ar Dievu, un tas izmainīja viņu likteni. Tāpēc es vienkārši vēlos jūs šodien iedrošināt, vai nu jūs esat šeit klātienē, vai arī skatāties pa televizoru. Neviens nav tik tālu aizgājis, ka Dievs nevarētu viņu atpirkt. Varbūt tu šobrīd sēdi cietumā un skaties šo raidījumu. Un kas zina, varbūt kādu dienu tu tiksi brīvībā un kļūsi par vienu no lielākajiem sludinātājiem, kāds jebkad dzīvojis. Es to pateikšu vēlreiz, neviens nav tik tālu aizgājis, ka Dievs nevarētu viņu atpirkt.
Jēkabs un Ēsavs bija dvīņi. Ēsavs piedzima pirmais, un kad viņi nāca no mātes miesām, Jēkabs turējās pie Ēsava papēža. Es vienmēr saku, viņš jau pirms dzimšanas mēģināja tikt uz priekšu. Un viņš izdarīja dažas lietas, kas nebija pareizi. Ziniet, viņš nozaga savam brālim tiesības uz pirmdzimtību. Bet arī Ēsavs kļūdījās, jo viņš pārdeva savas pirmdzimtā tiesības par vienu zupas bļodu. Tādā veidā viņš pats necienīja to, kas viņam bija dots. Tātad abi divi būtībā kļūdījās. Bet tolaik, kad tēvs bija tuvu nāvei, redziet, tajos laikos pirmdzimtais dēls, viņš saņēma mantojumu, naudu, viņš kļuva par ģimenes galvu un saņēma īpašu svētību no tēva. Tas viņiem bija neiedomājami svarīgi. Mēs šodien nesaprotam svētības spēku tā, kā viņi to saprata tajos laikos. Es gribētu, ka mēs to saprastu labāk. Un tēvs zināja, ka viņš drīz mirs, un viņš gribēja nodot svētību savam dēlam. Un Jēkaba māte, kas, protams, bija arī Ēsava māte, gribēja, lai Jēkabs saņemtu to svētību, un viņa pierunāja Jēkabu izlikties par Ēsavu. Un tā viņš arī izdarīja, un tēvs viņu svētīja, bet, kad svētība bija dota, to vairs nevarēja atcelt. Tā nu Jēkabs gadiem ilgi bēguļoja no sava brāļa, baidījās no viņa, tāpēc, ka bija rīkojies nepareizi. Un zini, kad mēs darām nepareizas lietas, līdz brīdim, kad mēs nožēlojam un sakārtojam tās, mēs vienmēr no kaut kā bēgsim. Amen. Pirmā Mūzus 32, 22 līdz 28, mēs redzam, ka Jēkabs beidzot bija noguris no tā, kā viņš dzīvoja. Un zini, kad cilvēkam beidzot ir līdz kaklam tas, kā viņš dzīvo, tad viņš ir gatavs darīt jebko, lai beidzot savestu lietas kārtībā savā dzīvē. Amen. Un tur rakstīts, tajā naktī viņš ņēma savas 2 sievas, 2 kalpones, viņa 11 dēlus un pārgāja pāri Jabokas upei. Viņš pārcēla viņus visus pāri, kā arī visu, kas viņam piederēja. Man tas patīk, jo Jēkabs nonāca līdz punktam, kur viņš teica, man vienalga, ja zaudēšu visu. Man vajag sakārtot lietas ar Dievu. Un varbūt šeit kāds zālē vai kāds, kas skatās mājās pie televizora, ir nonācis tieši tur. Es vairs nevaru tā turpināt dzīvot. Man vienalga, ko tas prasīs, man vajag savas lietas kārtībā ar Dievu. Un ja tu esi nonācis līdz šim punktam, tad zini, tā ir laba vieta, kur būt. Tā ir brīnišķīga vieta. Un nevajag šeit sēžot domāt, jā, es esmu nonācis līdz šai vietai. Pārliecinieties, ka to arī ejot prom atcerēsies šīs lietas. Un Jēkabs palika viens, un kāds vīrs ar lielo burtuvi, jo tas bija kunga eņģelis, cīnījās ar viņu līdz rītausmai. Vai kādreiz esi cīnījies ar Dievu? Nu taču, kad viņš cenšas panākt, ka tu kaut ko izdari, bet tu centies panākt, ka viņš izmaina savas domas. Es varu jums ietaupīt laiku. Dievs savu prātu nemainīs. Vai nu tu mainīsi savu prātu, vai arī turpinās cīnīties ar Dievu. Nu taču. Ziniet, man ir tāda sajūta, ka šovakar šeit ir kāda sieviete, kurai ir problēmas laulībā, un tu esi 100% pārliecināta, ka pie visa vainīgs ir tavs vīrs. Bet Dievs grib, lai tu zini, ka tā nav.
Viņš grib, lai tu paskaties uz sevi. Ko tu ar to iesāksi, tā jau ir tava darīšana. Es biju pārliecināta, ka visas manas problēmas ir Deiva vaina. Un kādā dienā, kad es lūdzu, lai Deivs mainās, un es lūdzu ļoti agresīvi, lai Deivs mainās, Dievs man teica, Deivs nav problēma. Un es nodomāju, kurš tad ir? Te taču esmu tikai es un viņš. Es pat iedomāties nevarēju, ka tā varētu būt es. Vai zini, cik viegli ir būt maldinātam attiecībā uz sevi pašu? Patiesībā viena no meitenēm, kas šonadēļ ir ar mums komandā, teica, ka vakar slavēšanas laikā viņa teica, ka viņiem ar vīru bijusi diezgan smaga nedēļa. Viņi daudz strīdējās, īsti nespēja saprasties. Un tāpēc viņa visu laiku lūdza par viņu. Es domāju, cik mēs patiesībā esam smieklīgi. Tagad man liekas smieklīgi, tad, kad es tam gāju cauri, tas nemaz nelikās tik smieklīgi. Viņa bija lūgusi par savu vīru, un vakar dievkalpojuma laikā viņa beidzot teica Dievam, ja es daru ko tādu, kas man jāmaina, tad parādi man to. Un Dievs viņai atbildēja, tev ir jākļūst laipnākai. Un kad es vakar beidzu sludināt, situācija jau bija diezgan sakairināta. Un pēc tam viņa pa ceļam uz viesnīcu iestrēga sastrēgumā, un viņai bija ļoti daudz laika padomāt. Un tad viņa teica, es beigās pazvanīju savam vīram, atvainojos un teicu viņam, ka Dievs man parādīja, ka man jābūt laipnākai. Un redziet, ir reizes, kad lietas jūsu dzīvē nesakārtosies, kamēr jūs neuzņemsieties savu atbildības daļu. Nu taču beidziet visu laiku vainot par visu citus cilvēkus. Es teicu, beidziet visu, kas nav kārtībā, pārmest kādam citam. Vismaz pajautājiet Dievam. Vai ir kas tāds, kas man ir jāizmaina? Ir ļoti masticams, ka viņš tev pateiks, nē, tu dari visu pilnīgi pareizi. Var jau būt. Bet Dievs man parādīja, kā ir dzīvot ar mani, un es raudāju 3 dienas. Es nemaz nezināju, ka es esmu tik slikta. Dievs man parādīja, ka esmu kontrolējoša, manipulējoša, sautīga un egoistiska. Wow! Un likās, ka Dievs vienmēr man norāda uz kādu lietu, vienmēr norāda man, vienmēr man. Tā tas parasti ir, ak, tas vienmēr esmu es, jau atkal tā ir mana vaina. Bet lieta ir tāda, ka Dievs tev vienmēr norāda tikai uz tavu daļu, un tāpēc izskatās, ka runa ir tikai par tevi. Atceros, kā vienreiz jautāju Deivam, vai Dievs tev vispār uz kaut ko norāda? Jo, ziniet, Dievs man parādīja dažas lietas mūsu laulībā, un es nodomāju, nu nevar būt, ka pie visa vainīga esmu es. Un tāpēc es pajautāju Deivam, vai Dievs ar tevi runā par kādām lietām? Un viņš teica, nē, nedomāju. Un tas mani tik traki saniknoja. Bet godīgi sakot, vienīgais, par ko Dievs grib, lai mēs satraucamies, tās ir mūsu attiecības ar viņu. Nu, taču sadzirdiet mani, mūsu attiecības ar viņu. Un ko viņš saka mums darīt? Mums nav jāuztraucas par to, ko dara citi. Redziet, tieši tas mūs bieži vien izsit no sliedēm, jo mēs gribam, lai mainās citi. Nu taču.
Bet Dievs vienkārši saka, tu tikai parūpējies par sevi un ļauj man parūpēties par pārējiem. Nu, taču vai kāds man šodien dzird? Vai jūs vispār saprotat, cik daudz vairāk miera jums būtu mājās, ja jūs tikai sekot šim mazajam padomam? Tu parūpējies par sevi un ļauj Dievam parūpēties par visiem citiem. Tu vari lūgt par cilvēkiem, bet, kad tu to dari, tad dari to ar pazemību. Es nekad nelūgtu, lai Dievs izmaina kādu citu, nepasakot Dievs, ja arī man vajag mainīties, tad maini arī mani. Tātad Jēkabs visu nakti cīnījās ar Dievu. Un tad eņģelis teica, laid mani vaļā, jo rītausmi ir jau klāt, bet Jēkabs atbildēja, tas ir 28. pants, es tevi nelaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Varbūt tas izklausās pārāk drosmīgi, bet Dievam patīk šāds gars. Viņam patīk, ja cilvēks saka, es nepadošos, es neatkāpšos, kamēr mana dzīve nebūs svētīta. Un tas vīrs, atkal jau runa ir par eņģeli, Jēkabam jautāja, kā tevi sauc, un attapies viņš klusām atbildēja, Jēkabs. Un vārds Jēkabs nozīmēja aizstājējs, viltnieks, manipulators, krāpnieks. Tajā brīdī Jēkabs nonāca aci pret aci, pats ar sevi. Un redziet, mums visiem ir jānonāk līdz tam punktam, kur mēs ieraugam patiesību attiecībā uz sevi. Tu nevari pieaugt un tikt tālāk uz priekšu, kamēr neesi atzinis to, kāds tu esi tagad. Vai tu šeit esi? Ja jūs paliksiet manos vārdos, tad jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Bet ziniet ko? Tā nav patiesība par kādu citu, kas tevi atbrīvos. Es to nesaku, lai liktu tev sajusties slikti, vai arī liktu domāt, ka viss ir tava vaina. Es tikai saku, ka tu nevari izmainīt otru cilvēku. Atstāj viņus Dievam, lūdz par viņiem, uztici viņus Dievam un pats ļauj Dievam darīt darbu pie tevis, pie tavām lietām. Nu taču. – 28. pantā man ļoti patīk. Tad tas vīrs teica, tavs vārds vairs nebūs Jēkabs, aizstājējs. Un te ir tas brīdis, kad Jēkabs izmainījās. Redzat, mēs varam mainīties. Pasak skaļi, es varu mainīties. Faktiski pateiksim to labāk, sakiet, es mainos. Bet tavs vārds būs Izraēls, kas nozīmē tas, kas cīnās ar Dievu, jo tu esi cīnījies un iegūsi varu pie Dieva un pie cilvēkiem, un tu esi uzvarējis. Man tas patīk, Dievam patīk šī attieksme Jēkabā, ka lai gan viņš bija dzīvojis nelabu dzīvi, viņš nonāca līdz brīdim, kad gribēja mainīties. Kad gribēja pagriezt savu dzīvi citā virzienā, kad gribēja būt pareizās attiecībās ar Dievu. Un tieši tāpēc es saku, ka neviens nav neglābjams, jo neatkarīgi no tā, ko tu esi izdarījis, ja tu gribi būt pareizās attiecībās ar Dievu, Jēzus vienmēr būs pieejams priekš tevis. Amen. Evaņģēlijs ir labā vēsts. Varbūt tu esi smagi grēkojis, un tāpēc es samierinājies ar vidusmēra dzīvi, jo pagātnē esi kļūdījies, bet man šodien ir laba vēsts priekš tevis, tev var būt brīnišķīga dzīve. Neatkarīgi no tā, ko tu esi izdarījis, jo, kad Dievs mums piedod, viņš aizmirst to, ko mēs esam darījuši. Zini, to ir grūti aptvert. Viņš ne tikai piedod, viņš arī aizmirst. Bībelē teikts, viņš vairs to neatcerās.
Tāpēc beidziet runāt ar Dievu par lietām, kuras viņš jau ir aizmirsis. Tu jau 20 reizes esi lūdzis viņam piedošanu par vienu un to pašu lietu. Nav jāturpina to darīt atkal un atkal. Vienkārši pieņem savu piedošanu un dodies tālāk. Es atceros, kad biju jauna meitene, apmēram 20 gadus veca, katru nakti es lūdzu vienu un to pašu lūgšanu. Dievs piedod man. Dievs piedod man, un es runāju par savu pagātni, saproti? Un kādu nakti es dzirdēju, ka tas kungs man saka, es tev piedevu jau pašā pirmajā reizē, kad tu man to lūdz. Tagad tev ir jāpieņem šī piedošana un jāiet tālāk. Un dažiem no jums tas ir jādzird, jums vajag pieņemt piedošanu un doties tālāk. Un ir cilvēki, kuri skatās mājās pa televizoru, es īpaši jūtu, ka ir vairāk, kuri atrodas cietumā. Jums ir jāpieņem Dievu piedošanu tieši tagad un jāiet uz priekšu. Jūs neesat tādi, kurus nevar glābt. Vai nav brīnišķīgi, ka viņš ir mūsu pestītājs? Viņš ir mūs atpircis ar savām asinīm. Mēs vairs nepiedaram velnam. Aleluja! Paldies Dievam par Jēzus asinīm. Asinīs ir spēks. Ziniet, Dievs ir apsolījis pagriezt lietas mums par labu. Viņš dos kroni pelnu vietā, prieka, eļu, sēru vietā, slavas drēbes nomākta gara vietā. Es to saucu par lielisko dievišķo apmaiņu. Tu vari dot viņam visu savu grēku, viņš tev dos taisnumu. Tas tik ir labs darījums. Es atdošu tev savu nožēlu un ņemšu tavu prieku. Atdošu tev savas raizes un ņemšu tavu mieru. Atdošu tev savu pagātni un ņemšu tavu nākotni. Dievs neieredz netaisnību. Viņš ir taisnības Dievs, un ja pret tevi kāds ir netaisni izturējies un tu ej pie Dieva, Dievs sakārtos visu, kas nav pareizi. Tu pats to nevari, bet viņš var. Redz, arī es biju cietus netaisnību un jutos tā, it kā kāds man būtu kaut ko parādā. Un patiesībā tā arī bija, bet es mēģināju saņemt atmaksu no nepareizajiem cilvēkiem. No nepareizajiem cilvēkiem, kuri nemaz nevarēja man atmaksāt. Tikai Dievs var atmaksāt par netaisnību, kas tev ir tikusi nodarīta. Neviens cits kā vienīgi Dievs var tev atlīdzināt. Un zini, diena, kurā Dievs atlīdzina, ir laba. Jo viņš saka, ka dos dubultu svētību par tavām agrākajām ciešanām. Dubultu svētību par tavām bēdām. Ījebam bija ļoti smags periods. Bet beigās Bībelē teikts, ka Dievs Ījebam deva 2 reizes vairāk nekā viņam bija pirms tam. Vai nav brīnišķīgi? Bet viena no lietām, kas viņam bija jāizdara, viņam bija jālūdz par saviem draugiem, kuri bija nepareizi izturējušies pret viņu. Un Bībele saka, kad viņš lūdz par saviem draugiem, Dievs viņam deva 2 reizes vairāk. Varbūt Dievs gaida, kad tu piedos tam cilvēkam, kurš tev ir sāpinājis. Varbūt tā ir tā vienīgā lieta, kas stāv starp tevi un tavu uzvaru. Nu taču. Padomā, tā varētu būt vienīgā lieta, kas stāv starp tevi un tavu uzvaru, piedot tam, kurš tevi ir ievainojis un sāpinājis. Es nezinu, vai es to spēju. Zini, Dievs savu prātu nemainīs. Tāpēc labāk dari, kas tev darāms un tiec tam pāri. Jesaja 61, 7 līdz 8 ir teikts, tava kauna vietā tu saņemsi 2-kāršu daļu, un tava apkaunojuma vietā tu priecāsies par mantojumu, un tu mantosi 2-kāršu daļu savā zemē, un mūžīgs prieks būs tavs. Amen, tā bija mana rakstuvieta, un tagad es esmu to saņēmusi. Es esmu saņēmusi 2-kāršu svētību par to kaunu, kurā dzīvoju savā jaunībā. Amen. Dievs vienmēr padarīs savu daļu, bet vai tu padarīsi savu? Labi.
Ir jauna dzīve, kas gaida katru no jums. Ja vien tu neesi jau tajā iegājis. Bet man ir sajūta, ka daudz no jums vēl nav. Tāpēc ir jāspēr ticības solis. Tev ir jāuzsāk lietas, par kurām varbūt tu nejūties droši. Jozuā 1. nodaļā 2. un 3. pantā ir teikts, Mūzus, mans kalps ir miris. Tādēļ celies tu un visi šie ļaudis ejiet pāri Jordānai un ieejiet zemē, kuru es jums dodu. Un 3. pantā, un ikvienu vietu, kur tu spērsi savu kāju, es tev dodu, kā es biju apsolījis Mūzum. Šī ir tik ļoti svarīga raksturvieta, jo faktiski Dievs saka, es savā žēlastībā un labestībā jau esmu sagatavojis brīnišķīgu nākotni priekš tevis. Tas jau ir nolemts, Dievam padomā ir tikai labs priekš tevis. Jeremijs 29.11 saka, es zinu nodomus, kuri man ir attiecībā uz tevi. Tie ir nodomi tevi svētīt un darīt tev labu. Tas nenozīmē, ka dzīvē nebūs grūtības, bet, kā es šorīt teicu, tu esi vairāk nekā uzvarētājs. Un tu jau esi uzvarējis vēl pirms tu ierodies uz cīņas lauka. Tev vienkārši tajā jādzīvo. Turpini turēt savas acis uz Jēzu. Redzi, visas šīs lietas jau ir noliktas tavā priekšā, bet Dievs saka, ikvienu vietu, uz kuras tu spērsi savu kāju, es tev dodu. Tas nozīmē, tā jau ir tava, bet tev tā vēl ir jāpaņem. Un parasti tas nozīmē, ka tev ir jāspēr tādi ticības soļi, kas izskatās nedroši vai pat biedējoši. Mēs ceram, ka jūs izbaudījāt šīs dienas raidījumu. Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieres kalpošanas draugiem un partneriem.